Prostata, jeb priekšdziedzeris, ir galvenais orgāns, kas nosaka vīrieša sūtību. Tālāk ļoti būtiski, lai tas vienmēr būtu vesels un spētu pildīt tam paredzētās funkcijas. Taču ir nemazums stiprā dzimuma pārstāvi, kuriem tieši priekšdziedzeris sagādā dažādas problēmas. Nevelti vīrieši pēc 35–40 gadu vecuma tiek regulāri aicināti nodot analīzes un noteikt prostatas specifisko antigēnu, kā arī reizi gadā apmeklēt urologu. Katram vecumam jau ir savas slimības, un ja jaunībā tās vairāk ir kaut kādas iekaisīga rakstura slimības, tad vecumā tie ir gan labdabīgi, gan ļaundabīgi audzēji. Nenoliedzami, ka vienkārši ir jāvērtē vīriešu dzīves kvalitāte, un ne jau tikai veselība tad, kad viņas vairs nav. Prostatas veselība vīriešiem saistīta gan ar intīmas dabas jautājumiem, gan ar viņu potences spējām. Tās palielināšanās gadījumā rodas urinācijas traucējumi, seksuālā disfunkcija, erekcijas traucējumi, nervozitāte un nespēks, kas ievērojami pasliktina vīriešu dzīves kvalitāti un iedragā pašapziņu. Erekcijas traucējumi mēdz būt, un ir skaidrs zināms, ka apmēram 35% vīriešu šie erekcijas traucējumi ap 40 gadiem ir. Bieži vien tas ir vairāk saistīts ar dzīvesveidu, bieži vien tas ir saistīts ar stresu. Un, kā zināms, stress ir vislielākais traucēklis normālai erekcijai. Jaunākie pētījumi liecina, ka priekšdziedzeris un potence ietekmē viens otru, tāpēc ir svarīgi parūpēties par abiem tiem. Ir pierādīts, ka priekšdziedzera darbība tieši atspoguļojas katra vīrieša seksuālās dzīves kvalitātei neatkarīgi no vecuma. Tā kā šiem pacientiem vienkārši ir jāveic papildus izmeklējumi, ir jāpārunā, kādi faktori vēl varētu ietekmēt viņa dzīves kvalitāti, un tad jānonāk pie risinājuma, kā to tālāk risināt. Lai sevi pasargātu, ir jāveic profilaktiskie pasākumi, kā arī speciālisti iesaka lietot uzturu bagātinātājus, izvērtējot to kvalitāti un sastāva īpašības. Pēc 40 gadiem vīriešiem parasti ir tādas problēmas, ka viņiem ir pavājināta seksuālā tieksme, viņi nejūt vairāk enerģiju, viņiem vajag tieši to vitalitāti, kas bija jaunībā. Un tieši tāpēc mēs arī aptiekā nereti iesakām RED3 preparātu. Tas ir jauns inovatīvs preparāts no Šveices, kurām ir 3-kāršā iedarbība. Viņi iedarbojas gan uz priekšdziedzeri, gan uz prostatu, gan arī uz vīrieša vitālo spēku. Tas visvairāk ir paredzēts vīriešiem, kuriem ir izsīkums gan darbā, gan seksuālajā dzīvē. Tad viņi var atgūt to jaunības spēku, viņi var uzlabot savu veselību, kā arī kļūt daudz izturīgāki un darba spējīgāki. RED3 sastāvā ir 3 klīniski pārbaudītas sastāvdaļas, kuru efektivitāti uzlabo papildu augu ekstrakti, kurus tūkstošiem gadu lieto vīriešu veselības stiprināšanā. Tāpēc tie bieži vien sastopami citu līdzīgu uzturu bagātinātāju sastāvā visā pasaulē. Āfrikas pigeja uzlabo priekšdziedzera darbību, maka paaugstina vīrieša vitalitāti, paaugstina viņa tieksmi un uzlabo libido. Sibīrijas ženšeņi dot vīrietim enerģiju, uzlabo viņa gan darba spējas, gan arī fiziskās spējas un mentālās. Pie tam bonusā tur vēl iet goji ogas, tas ir liels vitamīnu un minerālu vielu klāsts. RED3 iepakojuma sastāvā ir 60 kapsulas 2 mēnešu kursam. Kapsulu forma izstrādāta no želantīna, kas lietotājiem sniedz maksimālu komfortu kursa laikā. Protams, viņu labāk dzert dienas pirmajā pusē, kapsuliņu 1 reizi dienā, brokastu laikā, lai būtu spēks, enerģija un vitalitāte visas dienas laikā. Vīrietim ir svarīga pārliecība par sevi un drošības sajūta. To apzinās arī Gemio Švicerlandes speciālisti, izstrādājot unikālu RED3 sastāvu, apvienojot 7 augu ekstraktus no gandrīz visiem mūsu planētas kontinentiem. Vīriešiem no savas puses es ieteiktu parūpēties par savu veselību jau no jaunības. Un, protams, ja ir lielākas problēmas, tad aiziet vai nu pie ģimenes ārsta vai pie urologa, bet profilaktiski jūs vienmēr varat ieiet aptiekā un pajautāt farmaceitam. Varbūt ir kaut kāds preparāts, kas uzlabos viņas dzīves kvalitāti un vīrietis kļūs ne tikai veselīgāks, bet arī pašpārliecinātāks savos spēkos un kļūs daudz enerģiskāks. Pārliecība, enerģija, spēks. Tieši tas ir nepieciešams ikvienam vīrietim katrā dzīves situācijā.